Jau tūlīt optimista šovs Sirmā ēdienkaratē, pēc tam skaties muzikālo latviešu komēdiju Īsa pamācība mīlēšanā un franču komēdiju Asteriks un Obeliks pret Cēzaru. Atbalsta Rimi. Samsung – gudrs palīgs jūsu virtuvē. Un Austrālijas vīni Jacobs Creek. Kopā ar Santa Marija garšvielām. Jā, tagad tās opcijas, ko tik uz tām olām nevar uzlikt virsū, kādreiz bija tikai sīpola mizas, tagad var novelcenes, krāsas, viss kaut kādas. Jums novelcenes, vajadzētu kaut kādu krāsu. Vispār varētu pamēģināt ar bietēm nokrāsot vai ar spinātiem. Jāpaskatās, kas tur ir. Sāk parādīties līst ārā visādi labajā labumi. Austersēns mums tur darētu mierīgi. Koriandra bunta priekš olmēs. Cietumu, kā parasti. Paskatāmies. Kāda smarža parādās. Sīpolus. Šaudu sīpolu. Un kartupeļus. Taisīsim spāņu omleti. Dīksti vārā. Pēc kaut kādu vilciņu. Īsti negribētu gadu. Tā, kas te ir? Jā, paņemsim. Varētu skumbriju. Tām kūpinātām zivīm ir tā, ka redzēt, ka viņas vairs notiks vaigas, tad izdarās sāls. Paldies. Tā ir koks. Tas šausmīgi garšīgs ir. Klakus vienkārši. Viņš tā kā salds piespiens. Pāc, cik daudz tāds būtu. Skābenis ir zaļā krāsā, pēc krāsas, laikam jā. Kur ir? Olas var nokrāsot uz kābenēm. Viss finito lika medija. Taisīsim, kur ir olas, strausola, zosola, vistola, zīda vistola un paipalu ola. Taisīsim no strausolas spāņu omleti. Vienkārši tomātmaizes klāt pie tā visa. Tad no rikotas siera taisīsim saldo. No jogurta taisīsim mērci, brauksim ciemos pie Lindas. Tur sīkie ir, pazīmēsim, pakrāsosim olas, nopirktos no kļēkas visādas, paķēbosim. Nu jā, strausu olas omlete. Tā kā spāņu kartupeļu omlete, jeb tortilla la patata. Tas pats, kas, teiksim, latviešiem ir kartupeļu sācepums, tādā garā, viņiem ir tā. Viņas arī Spānijā ēdus. Viņi tos kartupeļus sagriež, tad viņi viņus tā kā eļļā apvāra, tā kā frī kartupeļus, tikai temperatūra ir zemāka. Bet es vispār vienkārši viņus mazliet apcepu, tā kā kartupeļus studiju laikos, un pēc tam pārlaidu pāri, pēc tam cepu krāsnī. Bet tas tāds elementārākais variants, viņi nav arī tik taukaini. Mums jāsagriež tie kartupeļi. To laiku mēs varam uzlikt pannu. Vislabākais ir tāda dziļāka panna. Man tāda dziļāka ir viena. Es cepšu uz pannas un pēc tam pabeigšu cepeškrāsnī. Vajadzētu ieslēgt cepeškrāsni. Tāks uz kaut kādiem, lai viņi uzsilst uz 200 grādiem. No augšas, no apakšas. Tie kartupeļi pēc tam cepsies tajā krāsnī iekšā. Viņus vajag tikai bišķiņu apraut. Nevajag tā līdz galam izcept. Lai ir tas kraukšķi, bišķiņi. Jā, tad vienkārši arī struņķikos, jo viņi tā vienkārši sagriež kā lappatīkās. Bet labāk ir tādās lielākās ripās, lielākās šķēlēs, lai tā kā ēd, lai jūt, ka tas ir kartupelis, bet plāni toties. Tad to te. Parasti to cepamo eļļu. Laba eļļa gadījusies, nesprakšķi. Baigi daudzām eļļām tie piemaisījumi ir klāt. Kad tur mazliet kaut kur vai ūdens, vai teiksim, ja tu tur leduskapī, tad arī kaut kāds ūdens tur sakondensējās, un tad, kad tu cep, tad ir prikšķis.
Nu, re, liekam virsū. Un, teiksim, pēc oriģinālās receptes tur vajadzētu būt visam pilnam ar eļu, un tu viņus tādā lēnā ugunī fritēji. Tad jāuzliek kaut kāds vāks. Ieliksim otru pannu pa virsmu. Arī vāks gatavs. Sīpolus. Tos var paralēli mierīgi. Elementārākais, kā viņus notīrīt, ir šitā te nogriez abus galus. Tā te iegriez bišķiņu. Iegriez bišķiņu. Skaisti tā. Šitās varam atstāt krāsošanai. Un šitos nevajag griezt lielos gabalos. Tādos. Mums nevajag griezt lielos gabalos, bet vajag griezt lielos gabalos. Lai vienkārši jūt, viņi arī nav tik ļoti spitālīgi kā pārējie sīpoli. Viņi tādi saldganāki. Jāapmaisa. Reziņā apsēpušies. Ķiploks. Vajadzēs atstāt maizītē, es taisīšu tās tomātmaizes klāt pie viņas, baigi labi iet tās tomātmaizes. To ķiploku nemaz negriezīšu. Noslinkosim vienkārši. Saspaidīsim mieru. Viņš tur drīzāk dos saldumu un mazliet ķiploku piegaršu. Tā bišķi sagraiz. Hopā. Jāpārlai vēl tā eļļa pāri bišķi. Tā pa mazu uzliek. Un tā laurlapas sakritušas. Tā laurlapas koks. Žēl, ka nav naudas koks. Nu, redz, šitā te viņš apraujās. Īsti gatavs nav. Normāli. Nu jā, pa tām olām ir tā, ka rekur ir strausu ola, rekur ir paipalu ola. Nu, iedomājieties, šitas ir tā kā liels burkāns, jūs ēdat tā kā pāraudzes gandrīz vai. Šitas ir tāds maziņš bēbīšu burkāniņš. Nu, tā garša tā arī apmēram ir. Nu, šitās tāds delikāts meiteņēdiens, šitas tāds, nu, štangrāks. Sulas nav tik daudz, nu, viņi nav tāds jauns. Nu, strausiņš. Labs, ne? Reku bišķiņi iekrita iekšā, bet tas parasti. Es neesmu nevienu strausu olu vēl, kuras es daudzīs, nekad nav bijis tā, kad neiekrīt iekšā kaut kas. Un to bieži var nedara neviens. Es šito olu nopirku, bet var viņas dabūt, nu viņas var dabūt visu kaut kur. Viņas ik pēc laika kaut kur parādās. Uz lieldienām viņas parādās gandrīz vai visos lielveikalos. Tirgū šad tad parādās, bet pārējās olas, paipalu olas es arī nopirku, bet šitām te bija pakaļ pie mērijas. Nu, uz vienu lauku saimniecību. Nu, tās te ritīgi. Man viņu pa brīvu uzdāvidāju un vispār izkločojām. Ja. Tā strausu ola maksā, nu, šitā te maksā 20 lati, 21 laikam. Bet, ja tu viņu pērc fermā vai tu viņu dabū kaut kur citur, nu, viņas jau arī var dāvināt. Un, starp citu, strausu olu uz lieldienām brauc ciemos, nu, ir taču baigi daudz tie izlapušie cilvēki, kurus vispār nekādīgi nevar pārsteigt. Nu, aizved strausu olu. Tā jāpēc. Wow. Kruts dāvana tā strausu olu, manuprāt, ir. Saldais krēms, nu, var arī pienu. Viņi vienkārši sakuļam, bet viņi nevajag tā kā kultenim, nu, ka tur gaisu saliec baigi daudz iekšā, vai tā kā īstai omletē, viņi vajag drīzāk iemaisīt iekšā. Nu, tagad nogriežam to temperatūru uz minimālo. Pirms tam vajag šito te bišķi paspaidīt, lai viņš sajiet stingrāk. Nu, viņi ir mazliet biezāk, jā. Nu, viņi ir paipalu ola pavisam šķidri salīdzinoši. Uzturvērtības ziņā, nu, šitai te ir baigi daudz tās stiprās vielas. Un tā ir visas tās mazaņās minerāla vielas baigi daudz. Nu, tā, brutāli ņemot. Nu, tad liekam atkal vāku virsū. Nu, viss. Šitā te. Es viņu pieblietēju
Tā baigi brutāli, nē, bet cik vien var tā, elementāri. Siers. To var likt, var nelikt, īstenībā, kā gribās. Es nopirku čedars sieru, viņš tāds kusīgāks, staipīgāks un stiprāks. Nu, tāds tā kā Holandas, tikai stiprāks un, nu, viņš krutāks tieši priekš sacepumiem. Hopā un liekam krāsnī iekšā. Nu, kamēr tie kartupeļi mīkst, nu, tas atkarīgs, cik tu viņus biezi sagriebi. Cik tu biezi sagriezi viņu. Nu, kaut kādas 20 minūtes. Baigi labi klāt ir tai visai, tai omletei. Vienkārši maize. Maize. Sagriez maizi. Šitā te. Nē, nu var griezt vienalga kā. Nu var jau kā grib tā griez. Tad paņem tomātiņu un sagriez kaut kādās tādās daļās. Olīveļu. Mazliet tā pārslakt pāri. Tā, lai viņš bišķi iesūcās iekšā. Teiksim, tāds latviešu ķiploku grauzdiņš, nu, tad šitas atvasinājums ir točni labāks par latviešu ķiploku grauzdiņu un alus sēlu. Un to tomātu izspied ārā, cik tev ir, un bišķiņu parīvē. Tad tā filēņa, nu, paspaidi tā, lai viņš iznāk ārā. Tā bišķiņa. Pēc tam rīvēsim arī svaigu tomātu pa virsu. Tā kā viņš būs aptostējies, jā. Un tie tomāti vēl tagad tāda ar garšu ir. Tu vispār labi. Uz tām maliņām ķiploku. Es tagad tikai bišķiņu, lai tā garša un smarža mazliet ir. Pēc tam es tā ritīgāk, ka viņš būs aptostējies, jo. Tad man vajag sāli. Kur var likt, var nelikt, kā katrs grib. Es tajā omletē vispār neliku sāli, līdz ar to man šitien te vajag bišķi klāt. Nu, turbūt tas no tās omletē, no tā čedars siera diezgan tāds. Viņš tos vienkārši sakrāmējam virsū, tā kā lai krāmē. Kā tā viņi nāc iekšā, šitā nāc iekšā. Jāsagriež kaut kā slīpi. Mačanīt. Nē, normāli. Atbalsta Rimi. Samsung gudrs palīgs jūsu virtuvē. Un Austrālijas vīni Jacobs Creek. Kopā ar Santa Marija garšvielām. Dzīvē ir jāizgaršo ik mirklis. Tu zini, ka labākā garša ir brīžiem, ko pavadi kopā ar saviem mīļajiem. Santa Marija garšo vislabāk. Meklē ko garšīgu lieldienām? Meklē Bumvisto! No 18. līdz 23. martam Rimi īpašais piedāvājums. Bumbieri maksā tikai 98 centīmus kilogramā. Vistas rulete 3 lati 49 centīmi kilogramā. Tomāti 1 lats 15 centīmu kilogramā. Izklausās garšīgi. Rimi! Atbalsta Rimi. Samsung gudrs palīgs jūsu virtuvē. Un Austrālijas vīni Jacobs Creek. Kopā ar Santa Marija garšvielām. Taisīsim vienkārši salātus, kur būs gan zivs, gan sēne. Kūpināta skumbrija un tā tur austras. Tās salāta lapas parādījušās, tādas arī. Tādas pa ziemu nebija. Tāds ir, nogriežam nost. Nebūs jāloba vienkārši. Hopā. Saplūkāt. Var ņemt jebkuras īstenībā. Vislabākais būtu, teiksim, tagad tie mazie bēbīšu spinātiņi, bet tie nebija tieši veikalā. Nu, tieši mazie skaistie spināti, kas ir tādi jauni. Tad vajag panniņu. Tomēr tā pannas silta. Kas tas te ir? Rikotas siers. Rikotas siers ir tāds tā kā biezpiens, bet biezpiens ir skāps. Šis ir tā kā saldāk. No saldā krējuma būtu taisīts biezpiens. Viņi lieto arī desertos. Es arī taisīšu no otras pašas, es taisīšu desertu. Un tā kā saldais krējums
Atgādina mazliet no pirmpienu. Nu, tā kā govija pirmais piens, tā garša tāda kaut kādā ziņā sit cauri. Bišķi olīveļa. Beidzās. Austersēns. Jā, es šitās apcepšu. Šitās saplūkā. Vienkārši uz pānas liek virsmu. Teiksim, baigi labi ir tā, ka negribās ne zīvi, ne visnu, negribās ne gāļu, neko. Nu, tādu salātos. Sēnes ir ļoti laba tāda alternatīva. Gan sēnes, gan sieras tieši ar svaigiem salātiem pavasarī, ka tev negribās. Nu, nopēc tās importa sēnes normāli. Jā, tā garša ir tīri normāla. Sāls bišķi. Pipari. Un kamēr tas cepās, varam to skumbriju notīrīt. Un arī vajadzēs tikai pusi tā te iegriež un garādiņu. Cik skaisti, pats neticu. Tas skumbrijas gabals vienkārši arī tā. Sagriežam tāpat kā tās sēnes apmēram tādā pašā lielumā. Ka viņai sāk nākt tai sēnei tā sula ārā. Jo sēnē ir tā, ka viņai no sākuma liekas, kad viņa cepās, tad viņai liekas, ka viņa deg klāt tā kā. Pēc tam no viņas sāk ārā sula, un tad viņa tā kā sautējās. Pēc tam viņa te paliek tā kā švammis. Nekad nevajag aizlaist līdz tam periodam, ka viņa paliek tā kā švammis. Viņa vajag ņemt nost. Un līdz tēt viņa sāk šprakšķēt. Tas nozīmē, ka sāk nākt sula ārā. Labāk pagaršo. Gatavs. Tajos salātos mazliet arī sāli. Man mazliet pipars. Olīveņas pēdējās pils. To skumbriju. Siltas sēnes. To rikotas sieru. Ritīgi labs šitas ir. Svaigs tāds. Brokastīm toši perfekti tā. Nu, ne brokastīm, bet tādām vēlām brokastīm, brīvdienu brokastīm. Viss salāti gatavi. Nu, re, omlete gatava. Opā. Ideāli. Un ka maizīt arī. Jā, nevajag būt tādai perfekti, tā kā pārtostētai, tā kā apgrauzdētai. Nu, re, šito noliekam te. Viņa mazliet nosēdīsies, tas ir ok. Šitām te maizītēm tagad atkal rīvējam iekšā to pašu, ko mēs tur rīvējam. Tomātiņš svaigs. Svaigs tomāts un maize, un tas ir arī bērnība ritīgi labs. Tāds arī pavasara vēstnesis. Tagad tie tomāti mums jau nodievilējušies. Es atceros, ka parādījās pirmais tomāts, un vecīters atnāk pirmo tomātu, un izdala visiem 3 bērniem par daiviņai. Tātad mēs to nenovērtējam. Tātad mums PlayStations vajadzīgs ir. Un šito visu var arī izdarīt delikātāk, un viņš izskatīsies pēc baigi tāda superīgā ēdiena, un tur fashion ēdiena, bet, nu, tas ir mājai baigi krutā. To ķiplots ņem tā uz maliņām višķi. Ķiploks uzreiz tāds svaigi ķiploka. Svaigs ķiploks ar svaigu tomātu. Nu, viss. Ritīgi labs. O, vēl pipars svaigos. Vispār ideāli. Tas gribās jau tagad. Nu, viens jau neredzēs. No, svaigs tomāts. Rīdīgi svaigi tomāti tādu filē iekšā. Nu, tur tiesa kauliņi. Kraukšīgi maize, svaigs pipars, ķiploks. Fucking good. Tāda elementāra uzkoda, tā kā salāti, tās paipulolas ar avokādo. Nu, teiksim, ja tev mājās ir paipulolas nopirkts. Es ieliku vārīties augstā ūdenī, un tas ir apmēram tā, ka viņas aizies līdz burbulim, un no tā brīža 2 minūtes apmēram. Avokādo nav baigi gatavi gadījušies. Nu, nekas, ko padarīsim. Tad iemarinēsim to avokādo, iedosim viņam to sinepi, piparu.
lai šis atžirkst. Galīgi nav paveicies ar avokādu. Nu jā, bet es iemarināšu viņus. Nu tā gadās šad. Tad it kā centies izlasīt vislabākos, kas ir, bet tik un tā nav. Un ir graudu sinepes. Un kas ir elementārākās graudu sinepes? Krievas sinepes ir tāds viendabīgs, šitās ir graudainas. Viņi mazliet iemarinājās. Un ir svaigs koriandras bišķītiņ čilī. Zaļais čilī. Es kaut kā pēdējā laikā uz tiem žaļiem čilī kritis esmu. Nu, zaļais ir stiprāks, bet viņš nav šausmīgi stiprs. Nu, vispār jau Latvijā tie čilī tās šķirnes, kas ir, viņas nav necik stiprs. Šo arī mazliet tā kā samais. Nu, tās paiplolas tēt vērās kaut kādas 2 minūtes. Augstais ūdens, ja augstais ūdens, tad vieglāk nomizot. Tad parādīšu, kā izskatās nepārvārīta ola. Pārvārīts un nepārvārīts olas atšķirās ar to, ka pārvārītām olām ir tāds melnums, tur, kur dzeltenam jābūt tajā apkārt bišķiņ. Varam pārbaudīt šito. Nezinu, dzeltens viss. Skaisto. Tagad to avokādo krāmējam te virsū. Jo tās sinepe ar avokādo iet ļoti labi kopā, un tā paiplola dod tādu pilnīgu maigumu. Tas tāds savu veidu rosols vien ir. Un tāda te elementāra salāta no rīta arī. Lieldienas salātiņi. Nu, visi salāti gatavi. Varam bišķiņā olīveļu pārslacīt. Bet nevajag aizrauties. Paprobējam. Nu jā. Normāli. Garš ļoti labi būtu man tas avokādo. Normālāk būtu vispār izcili. Tie arī ļoti garšīgi deserts. Es visu laiku to ļoti garšīgs. Gribat taisat, gribat netaisat. Man vienalga. 4 lauku olas. Tas arī kotas siers, vīnogas, kas garšo normāli. Ko mēs darīsim? Paņemsim tās olas. Ļoda. Un neliksim iekšā to saldo krējumu, liksim to rikotu iekšā. Un tas te īstenībā arī tāds modernās paskas variants. Blenderīts. Tā kā biezpienu kūkajā ar rozīnēm, tikai svaigā. Iemēšu to iekšā, un viņam forši, ka viņam cukuru. Viņam nav nekāda tā skābuma. Cukuru vairāk, ja? Nu jā, bērni. Nē, lai viņi dzer kolu, ja grib cukuru. Nu, cukuru pāris ēdam karūci. Nu jā, tad šitā te. Šito izmaisam kārtīgi. Ieliekam cepam trokā. Šitā te mums masa sanāk, tās vīnogas. Kauliņu laikam nemaz nav. Nu, ja arī ir. Nu, es atstāju tādas starpas, tās pacelsies augšā. Tā kā, kas tas tāds ir? Šahs, ne? Tā, tagad gan vajag zemākus grādus. 150, 170, tā kaut kas apmēram. Nu, arī kamēr paceļās augšā, un tad jau var just. Tas arī varētu būt gatavs. Līdz 15 minūtes gājuši tas viss process. Rikotas sacepums ar vīnodziņām. Very nice. Tad jāpakojās un viss jāņem līdzi. Kas tur ir? Lieldienu zaķis. Cik kolosāli! Un ko jūs mums apmetāt? Olas. Un kādā krātiņā?
Būs jākrāso. Lūdzu, nāc, neķītiekšā. Paldies! Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem. Es nevaru tavā istabā sildīt rokas, durvīs iestājas suns. Iekšā ir taškenta, redzu pa logu, ārā ir mīnus, ārā ir tumšā, kabata mana nav tukša. Tur vesela paciņa redenlai, skatos uz dusmīgo duksi, saku, kucelaidai. Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem. Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. Ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem, ar manējiem. Tu nespēlē spēles, kurās tu zaudē. Tev netīk klauni un cirks. Tu zini, kā pareizi spēlēt uz naudu. Tev patīk pārdot un pirkt. Mēs abi stāvam pie loga. Un ir vienalga, vai tumšs vai gaišs, galvenais vienam otru no sevis neatlaist. Zaglīgi soļi un kaķis ar tiem vienā ritmā. 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 Hei! Atbalsta Rimi. Samsung gudrs palīgs jūsu virtuvē. Un Austrālijas vīni Jacobs Creek. Kopā ar Santa Marija garšvielām.